Apvienotās Karalistes zvejniecības nozarei ir nepieciešami apmācīti apkalpes locekļi no ārzemēm, kuri var ierasties strādāt uz mūsu kuģiem. Jums ir svarīga loma šajā mūsu nozarē. Pret visiem komandas locekļiem jāizturas ar cieņu un nav vietas sliktai attieksmei vai diskriminācijai. Lielākajai daļai cilvēku ir pozitīva pieredze strādājot Apvienotajā Karalistē, taču dažiem rodas grūtības. Ja tā notiek, lūdziet palīdzību. Ne visi, bet daži no kapteiņiem ir ļoti slikti. Dažreiz viņi var pateikt kaut ko nepareizu par jūsu ādas krāsu, vietu, no kurienes esat, vai samaksāt mazu algu. Tas ir ļoti slikti. Ja jums ir jebkādas problēmas ar kapteini vai kuģa apkalpi, jūs nevarat justies droši, vai arī kapteinis pret jums izturas slikti, varat ziņot NCA, vai arī var doties uz Fisherman's Mission. Organizācijas, kas var palīdzēt Apvienotajā Karalistē, ITF, Stella Maris, Fisherman's Mission. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Jūras krasta apsardzes aģentūrai MCA, valdības organizācijai, kas nodrošina, ka kuģu apkalpes ievēro noteikumus. Viņu kontaktinformācija ir sniegta šīs filmas beigās, un to var atrast tiešsaistē. Atcerieties, ka jūsu darba laikam uz kuģa jābūt tādam, kāds ir atrunāts līgumā. Jums jāsaņem pareiza summa, kā arī piemērota atpūta, guļvieta un ēdiens. Atgriežoties ostā, komanda notīra kuģi un sagatavojas piestāšanai krastā. Pēc piestāšanas loms tiek izkrauts un transportēts uz tirgu. Ostā jums jābūt atvēlētam laikam atpūtai, zvaniem ģimenei un draugiem, kā arī tuvējo veikalu un vietējo infrastruktūru apmeklēšanai. Kad esam pabeiguši visus darbus, mēs vienkārši dodamies krastā un iepērkamies. Dažkārt ostā mums tiek piešķirtas brīvdienas. Es pamostos jebkurā laikā un gatavoju ēst. Katru dienu zvanu savai ģimenei vai arī draugiem, kā arī dodos krastā un pastaigājos vai tiekos ar cilvēkiem. Jūsu tiesības pārvietoties pa sauszemi ir atkarīgas no vīzas. Ar kvalificēta darba ņēmēja vīzām var pārvietoties pa Apvienoto Karalisti. Pirms ierašanās Apvienotajā Karalistē noskaidrojiet, kas ir atļauts. Kapteiņa vai aģenta pienākums ir skaidri izskaidrot vīzas un citus ierobežojumus. Un kapteiņa pienākums ir pārliecināties, ka kuģa darbība tiek veikta saskaņā ar to, ko atļauj vīza. Ja nepieciešama medicīniskā vai stomatoloģiskā palīdzība, palūdziet kapteinim to noorganizēt. Jums par to nav jāmaksā. Ir svarīgi saņemt medicīnisko aprūpi, kas nepieciešama, lai jūs būtu vesels, kamēr strādājat Apvienotajā Karalistē. Ja jūs kaut kas uztrauc, jums tas jāpasaka kapteinim. Jūsu kapteinis zinās, ko darīt. Nogādās jūs slimnīcā un tur tiks pārbaudīts, kas jums kaiš. Līgumiem ir dažāds ilgums, tāpēc pirms līguma parakstīšanas pārliecinieties, ka zināt, kāds ir līguma ilgums. Kad jūsu līgums tuvojas beigām, aģentam vai kapteinim jānoorganizē jūsu nokļūšana mājās un par to jāsamaksā. Pēc līguma termiņa beigām jūs nevarat palikt Apvienotajā Karalistē, iepriekš to oficiāli nenokārtojot. Bez starptautiskajiem apkalpes locekļiem mūsu nozare nespētu funkcionēt. Mēs vēlamies, lai jūs spētu lūgt palīdzību, kad nepieciešams, un saņemt atbalstu, kas palīdz būt drošībā, darīt savu darbu un gūt gandarījumu strādājot Apvienotās Karalistes zivju nozarē. Es esmu zvejojis dažādās valstīs, bet ierados Apvienotajā Karalistē, jo šeit zvejošana ir laba. Apvienotā Karaliste ir labāka par citām vietām, kurās esmu bijis, lai zvejotu. Tāpēc jau tik daudzus gadus esmu Apvienotajā Karalistē.